Kādiem cilvēkiem droši vien palīdz dzīvot doma, ka pasaule plakana. Kādiem šķiet, ka brūnās olas ir veselīgāks par baltajām. Kādiem ir pielipusi pārliecība, ka ūdeni var ātrāk uzvārīt pievienotai sauli. Kāds ir saskatījies filmas un pieņēmis, ka granātai gredzenu var mierīgi izraut ar zobiem. Cilvēki mēdz akceptēt dažādas īpatnējas mītus gan dzīvē, gan arī pārdošanā. Šajā video par dažiem no izplatītākajiem pārdošanas mītiem. Pārdošana ir tāda interesanta profesija, kur kopš seniem laikiem vienmēr ir apvijuši mītu un izdomājumi. Pārdošanas profesionāļiem ir zināms, ka pārdošana ir vairāku prasmju kopums, kurš ir patstāvīgi pilnveidojams atbilstoši mainīgai situācijai. Tomēr daudziem panākumu sasniegšana var kavēt ticēšana un paļaušanās uz dažādiem mītiem. Nereti šiem mītiem ir pat kāds patiesības grauds, bet nepareiza interpretēšana vai arī slikta pārdošanas apmācība šos pieņēmumus padara īpaši izplatītus. Vairāk nekā 30 gadus pašam strādājot pārdošanā un pāris gadu desmitus trenējot pārdošanas profesionāļus, es pastāvīgi saskaros ar mītiem par pārdošanu, kas īsti neiztur realitātes pārbaudi. Lai mazinātu maldīgus priekšstats, apskatīsim dažus populārākos mītus pārdošanā, kuras atspēko fakti, pētījumi un gadu desmitos balstīta praktiska pieredze. Līdz ar to varēsiet uzzināt, kādi pieņēmumi var pārdevēju aizvest strupceļos un kādas pārliecības ved pie panākumiem pārdošanā. Par pārdevēju piedzimst. Tas ir pārsteidzoši, ka šis pieņēmums ietekmē tik daudz pārdevējus. Jo būt par pārdevēju ir kā jebkura cita profesija, kas prasa izaugsmi, jaunu lietu apgūšanu un pilnveidošanos. Tā saucamais pārdošanas talants neparādās no nekurienes. Tas visu laiku ir jāattīsta. Pārdošanas panākumi bieži vien ir vairāk atkarīgi no nemitīga sevis attīstīšanas darba, zināšanu pilnveidošanas un pārdošanas prasmes līpēšanas, nevis no iedzimta talanta. Pārdevējiem ir jābūt ekstravertam. Tas taču šķiet tik vienkārši, vai ne? Ekstraverti cilvēki ir sabiedriski, runīgi un mīl būt kopā ar citiem. Protams, viņi būtu lieliski pārdevēji. Tomēr realitāte ir tāda, ka pārdošanai ir vajadzīgs kas vairāk nekā tikai būt ekstravertam cilvēkam. Pretēji izplatītiem uzskatam, introverti arī izceļas ar sasniegumiem pārdošanā. Lai arī nevienmēr, introverti parasti ir labāki klausītāji, saprotošāki un vairāk koncentrējas uz citiem. Pilnveidoties gribošs, introvertāks cilvēks var apmācīt pārvarēt viņam raksturīgās barjeras, stiprinot pašpārliecību un slīpējot pārdošanas darba paņēmienus. Protams, arī ekstraverti ir vērtīgi, jo īpaši kā enerģijas devēji pārdošanas komandā. Tomēr ekstravertiem bieži ir jāiemācās vadīt savu entuziasmu. Jāatcerās vairāk interesēties par klientiem un ieklausīties. Pretēji tradicionāliem stereotipiem, kā veiksmīgi pārdevēji ir uzstājīgi un egoistiski, vairums labāko pārdevēju ir ar augstu ieinteresētības līmeni par klientiem. Turklāt uz āršķirīgām izpausmēm vērsti pārdevēji, kuri pilni bravūras, atsvešina daudz vairāk klientu nekā piesaista. Manuprāt, par efektīvu pārdevēju var kļūt visu tipu personības. Pārdošana sākas ar klienta nē. Kāds ir cītīgi sējis pārdevēju prātos maldīgi priekšstatu, ka klienta pretestība vai noraidījums ir veiksmīgi pārdošanas procesa sākuma punkts. Ja klients iebilst un saka nē, tad tas ir tāpēc, ka viņam ir piedāvāts kaut kas, ko klients augstu nevērtē un neredz savu labumu. Faktiski klienta nē pamatā ir pārdevēja nepilnīga izpratne par klienta vajadzībām un kaut kā nepiemērota piedāvāšana. Ja klients svarīgā brīdī ir izteicis noraidījumu piedāvājumam un pateicis nē, tad kādas iespējas durvis ir aizvērušās un pārdevējiem jau jāmeklē citi ceļi. Tā vietā, lai sāktu ar nē, efektīvi pārdevēji koncentrējas uz pozitīvu attiecību nodibināšanu, klienta vajadzību izpratni un pievienotās vērtības skaidrošanu. Pārdošana ir runāšana. Izplatīts malds ir, ka pārdošanā galvenais ir daudz runāt. Tādā veidā klients pārliecinot, ka lieliski pārdevēji ir enerģiski, ātri un pārliecinoši runā. Lai arī savu piedāvājumu saprotama skaidrošana ir svarīga pārdošanas sastāvdaļa, tā nebūtu nav vienīgā lieta. Veiksmīgai darījuma slēgšanai ir svarīga arī klienta situācijas izprašana un klienta vajadzību pārzināšana. Labākie pārdevēji ir aktīvi klausītāji un cenšas izprast klienta vajadzības. Kad viņi klausās vairāk nekā runā, ir lielāka iespēja izprast un risināt patieso klienta problēmu.
Labākie pārdevēji ir tie, kur lielu uzmanību pievērš klienta situācijai un diagnosticē klienta problēmu cēloņus, izzina klienta vēlmes, lai pēc tam ieteiktu konkrētu risinājumu. Šī pieeja palīdz klientam justies sadzirdētam un saprastam, lai arī skaidrāk redzētu savus ieguvumus no piedāvātā risinājuma. Pārdošana ir spiediena izdarīšana. Daudz pārdevēji uzskata, ka pirkšanas lēmumu izspiešana no klienta ir vissvarīgākais solis visā pārdošanas procesā. Tomēr, ja klients nesaredz ieguvumus priekš sevis no piedāvātā risinājuma, tad jebkādiem pārdošanas trikiem darījuma panākšanā vajadzētu būt bezspēcīgiem. Tāpēc veiksmīgi pārdevēji saprot, ka svarīgi ir visi pārdošanas procesa soļi, no attiecību veidošanas līdz vērtīgas informācijas sniegšanai klientiem, tāpēc katram procesa posmam ir jāpiešķir līdzvērtīga nozīme. Pārdot var tikai par zemāko cenu. Ir pārdevēji, kas ir iegaldojuši maldīgu domu, ka galvenais veids darījuma panākšanai ir piedāvāt pašu zemāko cenu. Lai gan cena ir nozīmīgs faktors daudzos lēmumos par pirkumu, tā nevienmēr ir vissvarīgākā. Patiesībā klienti negrib būt apmānīti un justies slikti, uzzinot, ka varēja tērēties mazāk. Pieredze rāda, ka pircēji meklē ne tikai pieņemamu cenu, bet arī tādas lietas kā ērtības un komfortu, ekonomiju ilgtermiņā un drošības sajūtu. Tāpēc pārdevēja uzdevums ir koncentrēties uz to, kā palīdzēt konkrētam klientam saskatīt risinājumu pievienoto vērtību un ieguvumus. Tas ļaus pozitīvā ziņā atšķirties no konkurējošiem risinājumiem un vairot klientu pārliecību par izvēles pareizību. Veiksmīga pārdošana ietver pielāgošanos katra klienta unikālajām vajadzībām un vēlmēm, koncentrēšanos uz appusējas uzticēšanās veidošanu un vērtības nodrošināšanu, kā arī nepārtrauktu mācīšanos un pārdošanas prasmju uzlabošanu. Apzinoties manis apskatītos un arī citus mītus par pārdošanu, tu būsi labāk sagatavots efektīvam pārdošanas darbam un varēsi gūt augstākus panākumus pārdošanā. Tāpēc atvēli laiku, lai vēlreiz pārbaudītu savus uzskatus par pārdošanu un pārliecinātos, ka tie ir balstīti uz realitāti, nevis mītiem. Vai tev ir zināmi vēl kādi mīti un izdomājumi pārdošanā? Tad ieraksti tos komentāros, jo labprāt redzētu, kas citiem par to sakāms. Ja vēlies no Merkurija saņemt jaudīgu atbalstu efektīvam pārdošanas darbam un augstākiem panākumiem, tad dod ziņu un mēs palīdzēsim. Sasniedz vairāk!